Atgādinām, ka viss, ko dzirdēsiet, ir runātāju personīgais viedoklis. Ieraksta tapšanas laikā nav cietis neviens dzīvnieks un nav izmantots mākslīgais intelekts, bet tiek lietoti lamu vārdi. Jautājumi iz provinces, ja? Jā, jautājumi no provinces. Dzintris un Mārcis dzīvo laukos, bet nevar palikt vienaldzīgi pret valstī notiekošo. Šajā sērijā dzirdēsiet. Ciņšā, kas turēt to nekustinamo nodokli, beņķi? Viņš pats par sevi ir zādzība, šis nodoklis. Nodokli nākamgad necels. Aiznākamgad arī nē, jo taču Saeimas vēlēšanas. Pēc tam nevar zināt. Putrotāji, kartonu dzelzceļu un gaisā paliekošu tiltu būvētāji, liesas slimnieki un kultūras plinštants mums būs vēl 2 gadus. Es esmu diezgan droši, ka līdz pirmlāra laika beigām tā valdība, tā kā piedodiet, atvainojiet, bet nesaturēsies kopā. Ko šai sakrā ir teikuši nacionāļi? Tāda vispār ir Saeima. Kāds ir dzirdējis pa viņiem kaut ko? Ar raidījuma klausītāju atbalstu 2024. gada rudenī vēstules no provinces. Labrīt, labdien, labvakar, dārgie klausītāji, un labdien, kungi! Jā, sveiks, šeno kuivižiem! Un šeno Liepājas, kā Jā, tur izklausās? Labdien! Ir. Kungi, vai jūs zināt, kas šī ir par tādu zīmīgu nedēļu? Kurš pirmais atbildēs uz manu āķīgo jautājumu? Mums būs vairāk jāstrādā. Tas arī zīmīgi. Jā. Un Mārcis, ko jā? Skumīgi? Skumīgi. Pa ko priecāties? Vecā peizleriena dabūs atkal izkustēties. Jā, 209 km, turp 209 apakaļ. Un tā vēl pa centru. Dargie klausītāji, jūs dzirdat, kā daži žēlojās, ka viņiem, esot jābrauc uz Rīgu, jāpiedalās tiešraides ierakstā. Gribu atgādināt, ka pēc dažām dienām, jau 1. novembrī, tas ir piektdienas vakarā, 19. būs kā jau solīts. Mēs iepriekš sākot šai rudenī savu atraidīšanos solījām, ka mūsu video tiešraides ar skaņu un bildi būs biežāk nekā kaut kad. Reizi mēnesī solījām, tad ir šī te otrā reize. Tad piektdien, 1. novembrī, 19. tiem, kuriem ir biļetes. Tā kā šī tiešraidē taisās vai var sanākt zīmīga, skandaloza vai pat inkriminējoša, tad šī no iepriekšējām atšķirsies ar to, ka to pēc tam visiem nerādīs. Tātad šo tiešraidi redzēs tikai tie, kas skatīsies vai tiešajā tiešraidi, vai pēc tam ierakstā tiešraidi. Var sakot, tie, kuriem ir biļetes. Par biļetēm jau iepriekš stāstīju, un vēl šajā raidījumā dzirdēsiet. Tagad pagaidām nekavēsimies, iesim uz priekšu. Tad kungi mīdās, papīra čaukst, metam monētu šoreiz atkal. Varbūt nav vērts. Nokrita. Dzintri, tu zini, ka tai monētai vienā pusē ir ģerbons un otrā tavu bilde. Pamazām, jā. Drīz būs autoritārisms, kad otrā pusē tā bija. Tā tava bilde kā reiz uzkrita, Dzintri. Visticamāk, ka tu mums vēstīsi par tēmu, kuru mums ik pa brīdim kāds klausītājs pajautā, un tā ir, Dzintri? Nekustamā īpašuma nodoklis un milzu komplicētais labirints, kas vijas ap to un iekš tā. Un ko tu esi izpētījis, tad, ko tu zini un ko tu vari pavēstīt mums? Vēstules no provinces. Latvijā atkal mani pie tām nebrīdinot ir ieradušies mani un mūsu visu senie paziņas, vispirms doktors Vaimans, bet šoreiz tam līdzi arī akadēmiķis Bardaks, jo jau vairākas nedēļas nerimst stāsti par briesmīgo nekustamā īpašuma nodokļu celšanu, kas nokārtota klusi un, kā man viens mazs puika kaimiņos teica, atmuguriski.
Drošības labad ir jāpiebilst, ka doktors Vaimans to raudāšanu inicijējis jau 23. un kādos tur gados no visādiem norūpējušamies par tautas likteni šleseriem. Piemēram, daudzi jau Facebookā ir skatījušies tās bildes, piemēram, simpātisks jauns cilvēks raudulīgā balsī gaužas, ka kadastrālās vērtības vairāk kārt celsies un nekustamā īpašuma nodoklis tam iepakaļus, vai otrādi. Citā vietā kāds Valters Bergs ir ielicis, vai zināja, ka no 25. gada tev nekustamā īpašuma īpašnieki var nākties maksāt krietni lielāku nekustamā īpašuma nodokli. Šī trauksme rezonēja arī sabiedriskajai apspriešanai izliktajos Tieslietu ministrijas un Valsts zemes dienesta izstrādātos ministru kabineta noteikumos. Tur ir ko redzēt. Jā, mēs te ieņirdzām pirms pāris nedēļām par sabiedriskās apspriešanas tādu karikatūru, kur sabiedriski apspriež, piemēram, divas labi barotas Alberta ielā sēdošas biedrības un varbūt kāds nejauši ieklīdes sapņotājs. Tad te var ieiet un paskatīties, tiesa gan, pat jau būs beigusies tā apspriešana. Vairāki daudzi simti saniknotu ļaužu ar saviem viedokļiem, nolasīšu tikai dažus. Kategorisks nē nodokļu palielināšanai, kategoriski esmu pret kadastrālās vērtības celšanu, nodokļu paaugstināšanu, neatbalstīt likuma grozījumus par nekustamā īpašuma celšanu, necelt īpašuma nodokli nekad. Jo tas jau tāpat ir liels, neatbalstīt šos grozījumus, un pēdējais vēl necelt nodokli no 25. gada 1. janvāra un vispār nepaukstināt šo nodokli arī turpmāk. Esmu pret īpašumā nodokļa celšanu vispār nekad. Tur kaut kas ir sagājis drusku tajā teikumā, vēl vienreiz. Esmu pret īpašuma nodokļa celšanu vispār nekad. Bet, es sapratu, ir tas uztraukums un emocionālais fons. Vienmēr sakot, pēdējos mēnešos, ir sevišķi pēdējās nedēļās, troliņš kļuva ar vien skaļāks, un man pat jau veikala politbirojas vaicāja, Dziņšā, kas tur ir to nekustināmo nodokli, beņķi? Patiešām, nekustināmais nodoklis izskatījās, ka ir izkustējies, tomēr atkal apstājies turpat, kur bijis. Ir grūti pateikt, vai mūsu visu aurošana, sākot no veikala soliņa un beidzot ar Saeimas tribīni, ir kaut ko mainījusi vai citi apstākļi, jo ap nekustamā īpašuma vērtības celšanu un ielikšanu likumrāmjos lipīgas roķeles ir bijušās jau vairākus gadus, un kādastra vērtību pārskatīšana arī gājusi uz priekšu. Tomēr, un to ar entuziasmu tagad piemin dažādu līmeņu mierinātāji, ka 2025. gadā nekustamā īpašuma nodokļa celšana nenotiks. Tas ir rakstīts daudzos oficiālos avotos, tā kā laikam būs ar sapīkumu jāpiekrīt, ka laikam jau nenotiks gan, vēl vairāk nenotikšot arī 26. un pat 27. gadā. Kā pamatojums tam minēts? Ka 24. šī gada 30. maijā Saeima pieņēma grozījumus nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā, kas paredz no 25. jeb nākamā gada nošķirt divas kadastrālas vērtības, abas pareizas – fiskālo un universālo. Fiskālā vērtība tiks izmantota, tagad diezgan uzmanīgi, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem, nodevu aprēķiniem, nomas maksas noteikšanai. Tā paliks līdzšinējā apmērā balstoties uz 2012. gada tirgus datiem, līdz ar to nekustamā īpašuma nodokļu maksājumi nepieaugs. Universālā vērtība nodrošinās patiesāku priekšstatu par īpašuma vērtību. To izmantos zemes likumiskās lietošanas maksas noteikšanai, grāmatvedībā, finanšu pārskatos. Universālā kadastrālā vērtība tiks noteikta balstoties uz 22. gada tirgus datiem. Tas tā kā būtu, bet ir saskatāmi vairāki, tā parasti šito saka, riski. Tātad vēlreiz, oficiālajie avoti no lidmašīnām smidzināja mierinošas piliens un stāstīja par divām vērtībām, kuras abas pareizas. Pēc vienas nodokļa rēķinās, pēc otras lietošanas maksu noteiks. Tā stāvot sacīts nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma grozījumos, ko pieņem 30. maijā šogad. Kas tad tur stāv sacīts? Ir tāds 43. primpāns. Valsts zemes dienests no 2025. gada 1. janvāra līdz brīdim, kad sāk piemērot šo pārejas noteikumu 50. punktā minēto kadastrālo vērtību bāzi, kadastra informācijas sistēmā reģistrē divas spēkā esošas kadastrālās vērtības. Bet kas tad tas ir par 50. punktu, ko es te lasīju līdz brīdim, kad to sāk piemērot?
50. punkts. Ministru kabinets līdz 2027. gada 15. jūnijam pilnveido vēl vairāk tos kadastrālo vērtēšanu regulējušos normatīvos aktus un blā, blā, blā. Un kadastrālās vērtības aprēķinām sāk piemērot atbilstoši šī likuma 68. panta otrajai daļai. Kas ir 68. pants? Un tā otrā daļa. Otrā daļa norāda, ka kadastrālās vērtības aprēķinam apstiprinātā vērtību bāze tiek piemērota no nākamā gada 1. janvāra. No šī izriet, ka nodoklis jau paaugstināsies tā vai tā. Kad visa tā bāze būs atjaunota, visticamāk ar 28. gada 1. janvāri, un tā kā laiks būs pagājis, tad varbūt nodoklis pieaugs vēl vairāk. Mierinājuma tekstiem, ka nākamgad nekādu nodokli necels, ir vēl viena nianse. Tātad jā, nekustamā īpašuma nodokli ticamāk, ka necels. Bet vēl, atgriežos pie Tieslietu ministrijas mājaslapas rakstītās versijas, tātad fiskālā kadastrālā vērtība tiks izmantota nodokļu maksājumiem, nodevu aprēķiniem, nomas maksas noteikšanai. Kāda lieto jēdzienu nomas maksā? Piemēram, kad es nomāju zemi kartupeļu audzēšanai no kaimiņa, tur arī tad tagad nevarētu baigi celt cenu, ja nomā oficiāli. Bet iepriekš boksterētos likuma pantos par šito nomas maksu nekas īsti nav teikts, izņemot varbūt, ja nomā pašvaldības vai valsts zemi. Arī Finanšu ministrija šādu lietu skaidrojumos neizceļ. Tad ir vai nav? Ibeņķi. Savukārt, dārgās cenas, kas izrietēs no universālās kadastra vērtības, pielietos, kā jau mēs te minējām, zemes likumiskās lietošanas maksas noteikšanai. Kas ir zemes likumiskās lietošanas maksa un ar ko tā atšķiras no zemes nomas? Jokaidī, te skaidrojumi kļūst miglaināki, bet mēģinām. Rīgas dome, piemēram, mīļiem rīdziniekiem raksta tā. Zemes likumiskā lietošana nozīmē, ka zemes īpašniekam ir tiesības saņemt, un būves īpašniekam ir pienākums maksāt lietošanas maksu par zemes lietošanas tiesībām. Maksas apmērs ir 4% no lietošanā esošās zemes kadastrālās vērtības, tātad tās lielās vērtības gadā un ne mazāks par 50 eiro gadā. Smieklīgi piezīme. Šis tad gan izrietēs no tā saucamajām dārgajām cenām, pavisam oficiāli, piemēram, gadījumā, ka daudz dzīvokļu māja Puruciemā vai Zulitūdai pieder Sijā Čillī Billī, bet zeme apakš tās pieder, teiksim, mūsu draugam, zemes baronam Normundam von Šlitkem. Tas, laikam, saucas tas dalītais īpašums. Šis pats attiecas droši vien jau uz manas zemes pušelnieks uzceļ čiekurcehu. Man sakarā ar likumu ir visas tiesības ņemt to maksāšanas skaidru labi treknu. Bet, ja es nomāju lauksaimniekam, tad nekas nesanāk. Bet varbūt sanāk. Un kādēļ tad pašvaldība nedrīkstētu prasīt to lielo nomu, kā tirgus noteica, bet jāsamierinās ar mazo, kā likumā rakstīts? Rodas diezgan liels kokteils. Rezumējoši, līdz 27. gada beigām, kad laikam pieņems tos dārgos kadastrus pilnībā, valdīs liels juceklis. To starp citu, to kadastra vērtību apspriešanā, kurus teicu, kur tiešām vairāk simti piedalījās, kā mācēja, profesionāls vērtētājs ar 66. certifikātu, Juris Bočs, viņš tā raksta, kā nekustamo īpašumu vērtēšanas profesionālis kategoriski iebilstu pret divu vērtību pastāvēšanu. Tas radīs jucekli izpratnē par kadastrālo vērtību, neprofesionāļu vidē, kā arī palielinās birokrātijas slogu, kas tāpat jau pārsniedz atbilstību Latvijas ekonomikas apmēram. Lai nepieļautu pārmērīgu īpašumu nodokļu pieaugumu, vienkāršāk ir samazināt likmes un padarīt tās elastīgākas attiecībā uz nekustamo īpašumu tirgus vērtības svārstībām. Kas no visa tā man pielec, un es ceru, Mārci, arī tev, un vismaz daļai no tiem, kas klausās. Nekustamo nodokli nākamgad necels. Aiznākamgad arī nē, jo taču Saeimas vēlēšanas pēc tam nevar zināt. Par zemi apakšbūvēm būs jāmaksā pa smuko, jeb dārgi. Par zemes nomu no vietvaras pa nesmuko, jeb lētāk. Un tad ir vesela virkne gadījumu, kur nevar saprast, kā būs jāmaksā. Pa smuko vai pa nesmuko. Doktoru Vaimanu nomaina akadēmiķis Bardaks. Šis, starp citu, atgriežoties pie kaut kā pozitīva, ja jums nāk smiekli smieties, šis, starp citu, ir labs un politiski izdevīgs brīdis varas partijām nākt ar to daudz
Čammā to vienīgā mājokļa zemes nodokļa atcelšanu, to kompensējot, protams, ar uzviju citos atzaros un izliekot kā savu ideju un varonisku panākumu. Te gan jāatceras, ka nekustamā īpašuma nodoklis pilnībā piekrīt vietvarām. Tās to administrē un arī saņem. Budžeta ieņēmumos tas vismaz mūsu novadā ir aptuveni kaut kādi 5% no ieņēmumiem, jeb 2,4 miljoni. Katrā ziņā vienu, ko mēs noskaidrojam, nākamgad vēl uzelpojam, vai precīzāk ievelkam elpu, jo nekustamā īpašuma cenu un maksājuma labirints ir viens no trakākajiem un komplicētākajiem draugi. Piemēram, tas pats akcijas nodoklis, bikli mīņājas maliņā. Ar sveicieniem, Mārci, un lai laba veselība, Dzintris Kolāts no Kuivišciema. Ja drīkst, Dzintri, tev mazu aizsūtīt vēstiņu atpakaļ, tā piespiedu noma ir tikai un vienīgi uz dalītiem īpašumiem attiecas. Un tad jautājums ir tikai, kurš ir tas zemes turētājs. Dalītie īpašumi ir šie, kad zeme pieder vienam un māja vienam un māja pieder otram. Ka nekustamā īpašuma objekts pieder diviem saimniekiem, piespiedu kārtā izveidojusies šī situācija, kas ir kropla, un tā vietā, lai piefrizētu priekš tam likumus, vajadzētu likvidēt pašu šo kārtību. Bet taisīt divus kadastrus politisku iemeslu dēļ, tas ir tieši tāpat kā taisīt dažādas cenas. Ja? Tāpat kā, teiksim, ka elektroautomobīļi drīkst braukt pa tām satiksmes joslām, viena drīkst pa tādām, tie pa 3 citādām un vēl pa kādām. Piemērs, protams, ir no neatkarības laika sākuma, ka bija divas cenas šmīgai, tur ziepēm laikam un vēl visam kam, kur varēja nopirkt pa taloniem. Ja precīzāk, gandrīz nemaz nevarēja nopirkt, bet teorētiski tāda iespēja bija, un otrs bija komercveikali, kur krāšņas etiķetes gozējās par 4 reiz lielākām cenām. Un tad tas pats apmēram. Te viņi vienlaicīgi eksistēs. Nevis tā, ka vienā bodē viens, vienā otrs, bet ar vienu to pašu tu pa priekšu aizēj pie vienas, kas nomaksā pēc vienu cenu, un pēc tam ej pie otras, kas un maksā pa citu. Kas vispār ir tizli, rāda valsts pārvaldes mazspēju, birokrātijas varu un ir skaužama lieta. Raidījumu saturu veido klausītāju iesūtītie jautājumi. Sūti mums balss ziņu 234 77 667 vai raksti vēstuli. Adresi atradīsi šīs sērijas aprakstā. Un šī vēl ir divas lietas. Pirmkārt, vācot materiālus par šo, man radās iespējas, ka, ja es te visu nesaprotu, nav pārāk labi mult, bet daudz nesaprotu, bet man radās iespējas, ka gandrīz neviens no augstākiem ierēģiem īsti visu to sistēmu un skēmu līdz galam neizprot. Tas likums, ko apsprieda simtiem cilvēku, viņš ir milzīgs, atgādina kadastrālo vērtību bāze, vērtības aprēķinam. Tur ir pielikumi, jo tā ir vieta tiešām īstam bardakam, kas tagad izveidojas pie tam vēl ar šiem 2 likmēm. Un Dzintri, tavs pūliņš nokļūt no 41. panta 50. un no 50. 60. un tad saprast kaut kā tas ieiet atpakaļ 41. nedaudz atgādina metodi, kā stērķi sēda zalkti caur tā aprīšanu un knābi iebāšanu sev dirsā un gaidīt, kamēr tas cirkulē, kamēr nosprākst. Ja? Kaut ko līdzīgu mums te ir instrukciju interpretētāji un likuma autori iecerējuši. Tā ir, protams, bardaka veicināšana, kas kopumā ir izdevīga tiem, kas to taisa. Un tavas aizdomas par to, ka tas ir saistīts ar vēlēšanu ciklu, es gribētu pilnībā atbalstot, jo saeimas vēlēšanas tās, kas tur pēc 2 gadi ir arī nosvari, bet pašvaldību vēlēšanas jau te ir tūdaļ pēc pusgada. Un skaidrs, ka tur gan tas atsauksies uz tiem, kuri to nepareizi aizstāvēs vai neaizstāvēs. Te ir īstā vieta atgādināt, kā viņš ir svarīgs. Kā tas darbojas vēlēšanās? Varbūt Mārcis Es atgādināšu ar pavisam vienkāršu piemēru. Ir tāda leģendāra personība Trukšņa kungs no Jūrmalas. Un Jūrmalā mēdz būt viena no lielākajām diferencēm Latvijā, kādas var būt starp vienam bulduru iedzīvotāju ar mājiņu, kas uzbūvēta par pāris miljoniem, un Kauguru vienistab dzīvoklīšu īpašnieku. Ja?
Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, kā jebkurai pašvaldībai, ir tiesības atkarībā no turības, mazturības, vajadzības un daudzbērnības piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi. Un Trukšņa kungs pateica, ka šādas politikas veidošana nav pašvaldību ne iespēja, ne pienākums. Un tādēļ viņš iedeva maksimālo atlaidi visiem. Un ir viena no nedaudzajām pašvaldībām, kur viņš valdīja bez koalīcijas. Pārliecinoši, jo visiem bija skaidrs, ielas tur tīra, bērndārs pieejami un nodokli atceļ gan tiem, kas ietekmē ar balsu skaitu, gan tiem, kas ietekmē ar ietekmi. Lūk, ļoti vienkāršs, elegants risinājums. Es gribu no jums dzirdēt, vai šausmīgi noraidījumu, norādot uz manu prātspējām vai biklu piekrišanu par to, vai pārēj tomēr uz vienu kadastrālās vērtēšanas sistēmu nevar iet roku rokā tomēr ar to nodokļu atcelšanu vienīgajiem mājoklim. Labi, Dzintri, tu biji pirmais, kas šito iesāka. Pats vainīgs, jā. Runājot par to, ka nekustamā īpašuma nodoklis netiks grozīts, visu laiku tiek runāts par kadastru. Tās ir divas dažādas lietas. Katastrs ir tas, no kā rēķina nodokli pēc likmes. Nodoklis ir kaut kādi procenti no kaut kā. Tos procentus balso Saeima un kadastru taisa saskaņā ar šiem te noteikumiem. Tas, ka viņi saka, ka nodoklis nemainās, aizstājot to ar kadastra nemainīšanu, ir putrošana. Nevis nemainās nodoklis, bet nemainīsies paredzami maksājamā summa. Tas ir tāds it kā mierinājums. Kamēr tavs priekšlikums ir mainīt maksājamo summu, un to es atbalstītu, ja ne visiem, tad vismaz vienīgajam mājoklim nekustamā īpašuma nodoklis ir nodoklis, kas tiek uzlikts taupīgiem, atbildīgiem par sevi un savām ģimenēm cilvēkiem, par to, ka viņi nav nodzēruši naudu. Par to viņiem uzliek sodu naudu attiecīgo procentu apmērā no tā, ko viņi no savas jau nodokļos nomaksātās naudas iegulda mūsu Latvijas labiekārtošanā. Viņš pats par sevi ir zādzība, šis nodoklis. Viņš ir zādzība. Un pa virsu visam tam tomēr vajag kādu labo ziņu. Un man šķiet, ka labā ziņa šajā visā nekustamā īpašuma nodokļa palielināšanā, nepalielināšanā no 27. vai no 28. varbūt tomēr no 26. un kā tur gadu, tur ir viena tomēr arī laba lieta. Viņi galā varēja izdomāt, ka viņi var pakāpeniski sākt palielināt jau tagad, tā kā to degvielu ir izdomājuši. Ja? Ka, lai nebūtu lēciens pēc 3 gadiem, sāksim iekasēt nodokli, kurš nemaz nav jāiekasē, sāksim to darīt saulaicīgi, lai cilvēki nejūtās 27. vai 28. gada 1. janvārī tā kā dusmīgi. uz ko? Katrā ziņā Latvijas vidējais vairāk zaudēs no degvielas akcijas pieauguma nekā no nekustamā īpašuma nodokļa maiņas. Tas jau nemainīsies. Nesaka viss, ja tā ne... Jā. Pagaid, 26 centi par dīzeļdegvielas litru, ja? Jā, bet tu vari dzīvot Mārupē un nebraukt ar dīzeļdegvielu. Bet tu nevari nepirkt pienu. Jā, bet piens nepaliks 3 reizes dārgāks, bet mans nekustamā īpašuma nodoklis mazais jau šogad ir 1500. Un kad viņš būs 2000 pēc 2 gadiem, es domāju, ka piens to nevar atsist. Nu, tad tev nav jādzīvo Mārupē. Jā, protams, dedzina nost un ej prom. Uz šito pušmucu. Kas jums tur būs? Kāpēc? Priekškam tev vispār māju vajag? Ej, Hruščovkā dzīvo. Jā. Atgriezies atpakaļ no tās vietas, kur tu sāki. Viss ir skaidrs. Šepat mums čūskojušā vesela virkne pamestu saimniecību. Jā, tā mēs redzēsim. Jā. Tas ir viss tai siliņai, tai cīņai par vidējo slāni, par to, lai visiem tiem būtu labāk, tiem, kas varēja aiziet uz operu vienreiz gadā. To mēs gribētu atgādināt, ka tas viss ir tā vārdā. Un pret birokrātiju. Jā. Cīņai pret birokrātiju uz nākošo pašvaldību vēlēšanu tūru vajadzētu noorganizēt jaunu šito ministriju, pret birokrātijas cīņas ministriju. Tas repš pa priekšnieku. Jā. Labi, ejam tālāk. Svarīgs paziņojums. Nākamā video tiešraide notiks jau 1. novembrī. Ja vēlies būt klāt ierakstā un pats personīgi uzdot jautājumu Dzintrim vai Mārcim, tev ir 2 iespējas. Vai nu nopērc biļeti par 50 eiro, vai iesūti mums sakarīgu jautājumu.
Ja mums tavs jautājums liksies izcelšanas vērts, tu saņemsi ielūgumu uz tiešraides ierakstu. Un vēlreiz paldies visiem, kuri atbalsta raidījumu un pērk biļetes. Pirms dodam Mārcim vārdu, vēlreiz atgādināšu, ka šonedēļ piekdien būs mūsu video tiešraide, un šī tiešraide būs redzama tikai mūsu atbalstītājiem, tiem, kur iegādājas biļetes, vai sūta ļoti interesantus jautājumus. Sūtiet jautājumus tiešraidē. Bet Mārcis ir sagatavojis, tu gribēji teikt, nevis vēstuli, ne pat vēstījumu, bet kas tas bija, tas žanrs, kādā tu šodien? Tēlojums. Nu, mēs kļūstam arvien literāri daudzpusīgāki. Radošāki. Zaļā zeme ir īstenībā tēlojums, ļoti garš un izvērsts romāna formā. Tavs tēlojums nebūs gluži zaļās zemes garumā, es ceru. Pusapmēram, ja. Jā, labi, tad sākam ātri, lai klausītāji var pret rīt kaut kā pabeigt šito klausīties. Lūdzu. Dārgo Dzintri, vēl dārgākie klausītāji, vēstules šoreiz nebūs. Oktobris iet uz pašām beigām, un mans parastais rudens pavadonis, splīns, ir klāt. Tādēļ aktuāls vēstules vietā šoreiz būs rudenīgs tēlojums. Tā kā Alberta Caunis, tā kā Marģera Zariņa stilā. Ne jau meistarībā, protams. Par splīnu, par oktobri, par progresu, regresu, konkursu un diskursu. Vārdiem bez tiešās un netiešās nozīmes mēdz būt arī sava aura. Un vārdam oktobris sovietu laikos bija īpaša vieta. Teiksim, oktobrēni. Tiem tak nav ne mazākā sakara ar mūsu kalendāra gada 10. mēnesi vai kādreizējo 8. okto romiešu annālēs. Šo sakarību starp rudeni un lielinieku apvērsuma fetišu reiz esot spoži eksploatējis latviešu ģēnijs Marģeris Zariņš. Viņš esot aiznesis uz kultūras ministriju partitūru stīgu kvartetu Rudens. Komisija pavērtēja, baigi depresīvs, viens vienīgs rudens splīns un nepieņēma. Autors solījies pārstrādāt, noplēsa pirmo lapu ar virsrakstu Rudens un pielika jaunu, jau oktobris. Kvartetu Oktobris komisija noraidīt neuzdrošinājās, un gan jau kāpēc iestudēšanas un pirmatskoņojuma honorārs notinkšķēja, mazinot rudens splīnu. Vārdus splīns un splīnīgs atceros kopš bērnības, bet šoreiz nolēmu uzšķirt avotus. Oficiāli no literārās valodas tezaura splīns, lietvārds iedomīgums un tumainība, ārišķīgums, arī īgnums, sapīkums. Šis daļai sakrīt ar manu priekšstatu, bet ne pilnībā. Tālabad nolēmu uzšķirt konversācijas vārnīcu un uzzināju, ko sev iepriekš nezināmu. Splīns, angļu splīn, liesa, slikts garastāvoklis. No grieķu splēn, liesa. Slikts garastāvoklis, hipohondrija, par ko agrāk domāja, ka tā atkarīga no traucējumiem liesas darbībā. To izprat arī kā hronisku stāvokli sakarā ar romantisko pesimistu 19. gadsimta sākuma angļu literatūra bieži tēloja smagus melanholiskus raksturus, piemēram, Bairona tipu, kam piedēvēja splīnu, no turienes šis tips izplatījies arī krievu literatūrā, tautas valodā kā splīnīgu, šplīnīgu, apzīmē nesaprātīgu un tumainu izturēšanās veidu vai cilvēku, kas tā izturas. Te nu nāk izskaidrojums progresīvajam diskursam oktobra nogalē. Kultministra lāca splīnīga un tumainības un iedomības nozīmē. Splīnīgi metodiski turpina tīrīt ārā normālus pieredzējušus iestāžu vadītājus, lai bez lielas ceremonēšanās tur iebīdītu savējos, progresīvi diskursīvos, jaunos oktobrēnus tā sakot. Jau drusku piemirsies nelietīgais piegājiens, kā tika izdzīts no Mūzikas akadēmijas ļoti cienījamais muzikologs Guntars Prānis, lai dotu vietu mītūiskajai, tātad aumežu progresīvajai Ilonai Mējai. Kurš kura bināri nebinārais jau ir noskatīts Juri Dambļa vietā Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldē, es nezinu,
bet bezkaunīgā apņēmība, ar kuru Urbis progresīvā ministre liek aizmirst par rudenīgo ainavu aiz loga, bet uzsākt Jāņa Ozoliņa teicamnieku maršu Ojāra Vācieša vārdiem soļos maršs skan teicamnieku maršs. Divnieki tev un sliņķi arī tev šodien pieteikts karš. Ja kādreiz Marģeris Zariņš par savu oktobriskumu honorāru saņēma kultministrijā, tad tagadējā kultministre savu kompensāciju rudens raisītajām noskaņām acīm redzot radījis Vecrīgas apbūvētājos, kuriem ceļu bija aizdambējusi kultūras mantojuma pārvalde. Citējot, solo, jā, ar visu galā tieci, visi kopā 5. Tas 5 gan jau, ka mazina viņas splīnu, tāpat kā oktobra kvartets Marģera Zariņa. Pretēji kultministres Jastrējai marsēšanai mūsu valsts aizsardzības sfērā ienāca oktobra splīns kā no 3 vīriem laivā, no kuriem atceramies, ka aknu un liesas skaits izpaužas kā nevēlēšanās darīt jebkāda veida darbu. Tā saucamais ministrs, progresīvi diskursīvais sprūts, atteicies doties uz Saeimu tikties ar apvienotā saraksta frakciju. Latvijas sakot, pasūtījis likumdevēju, labi daļu no tā. Formāli dirsūtīšanas vēstulīti esmot rakstījis mūsu apsmaidītais Attis Švinks, saka, ministram nekas nesot jāskaidro, jo viss jau esot izskaidrots iepriekš. Še mums ir darīšana arī ar splīnu vārda otrajā nozīmē – sapīkums, īgnums un no savas puses piestiķēšu oktobra depresiju. Negrib pseidoministrs ne tikties, ne runāties, ne skaidroties, pasūta vienu Saeimas frakciju un miers. Lai politvietnieks Švinka atrakstās, tak jau kaut kādu bakalauru līdz pusmūžam ir izmocījis, izrādās mūsu progresīvie aizsardznieki ir ne tikai meļi, bet arī gļēvuļi, lai arī itin splīnīgi. Iezīmēšu salīdzinājumam. Marģeris Zariņš smalki apņirdza Padlatvijas orgānus, skumjo rudeni pārdēvējot par idejisko oktobri. Bet pseidoministrs Sprūds bez kādiem smalkumiem dodas splīnīgā depresijā pastumjot savā vietā apņēmīgus politdzīves oktobrēnus, bet tāpat laikā kultūras ministre Lāce mauc ar atvēzienu. Atšķirībā no pastulbās priekšgājējas, kura favorītu masēta peldēja kaut kādās datorspēļu mirāžās, pašreizējā iztiek bez oktobra splīna un bez mazākās pieklājības, ko esam nolēmuši novākt par labu saviem progresīviem sektantiem, tos arī iztīrīsim. Komunista Ojāra Vāciešu vārdiem no teicamnieku marša sakot, spēks un drosme tevī strāvo bravo, mēs it visu, ko vien sākam, mākam. Atgriežoties pie dabas tēlojumu žanra, Saeima vēl tikai pusē, līdzīgi kā skumjā tautas novērojumā, Polšs vēl pusē, bet tu jau klusē. Aizsardzības pseidoministra klusēšanu it kā kompensē satiksmes ministra neapvaldāmā tukšdiršana, bet šīs progresīvās palātas vidējie rādītāji neved mūs ne pie kādas normalitātes. Paturpinot seno prātulu, ka katrai tautai ir tāda valdība, kādu tā pelnījusi, arī opozīcija mums ir pašu pelnīta. Un tā mēs visi kopā varam rudenīgi vērot, kā aumežu demokrātiski ievēlētie oktobrēni dodas drošā ceļā uz Komsomolu un spraunākie jau vada tīrīšanas iestādēs, atbrīvojoties no vecajiem buržuāziskajiem speciem, sagaidot savus pieciniekus, kā jau teicamniekiem pienākas. Putrotāji, kartonu dzelzceļu un gaisā paliekošu tiltu būvētāji, liesas slimnieki un kultūras plinštants mums būs vēl 2 gadus. Ja gribam kādreiz redzēt pie ruļļiem kādus citus, tad jāsāk ar to, ka jākaunina esošie. Gada rituma cikls ir īsāks par politisko. Ar šiem mums būs jāsadzīvo ne tikai šis, bet arī vēl nākošais rudens. Jātaupa liesa un aknas, jāatgādina sev un citiem par progresīvā diskursa mazjēdzību, bīstamību un nelietību. Galu galā esam kādreiz tikuši galā ar lielākiem stulbiņiem un bīstamākiem mērgļiem. Teicamnieku un čekistu maršam liksim pretī Marģera Zariņa viltoto Faustu. Iesim ciemos un ķekatās. Bungāsim savus tekstiņus un lozungus tur, kur mūsie tos var redzēt, dzirdēt un attīstīt. Pat ja rudens. Oktobris.
Tas bija mans pēdējais oktobra tēlojums. Nākošais nedēļa rakstīt nāksies jau novembra 1. otrdienā, kas sagadīšanās dēļ ir vēlēšana diena, otrpus dīķa. Un tad būs daudz cita, ko apcerēt. Dārgo Dzintri, ceru tevi satikt Rīgā vēl šonedēļ. Tad nu līdz tam tavs oktobra bērns Mārcis. Mūsu raidījums iznāk pateicoties klausītāju atbalstam, un biļetes uz tiešraidēm ir labākais veids, kā atbalstīt jautājumu no provinces. Iegādājoties biļeti par jebkuru sev pieņemamu summu, jūs vēl uz kādu laiku noturat mūsu raidījumu pie dzīvības un puslīdz labas veselības. Paldies visiem, kuri ir atbalstījuši brīvu cilvēku brīvas sarunas. Forši. Tomēr man ir jāiemet darbus karot tajā, ka tomēr neba progresīvie iznirēļi pirmie amatpersonu, daudz maz normāli strādājošu amatpersonu nost ņemšanā pēc ilgu gadu pieredzes, lai atceramies, jau nelaiķa Ārņa Cimdara noņemšanu caur Latvijas attīstībai tā bija. Ka viņš aizsēdējies tā kā pārējie neiebilda. Tā kā nekas jauns tas nav, un vēl ir jāpiezīmē tās, ko plintniece Lāce nevis nedara, bet dara. Kaut gan Evika kliedza, ka viņa to ir panākusi. Proti, naudas mēdīkļiem gan netiek žēlots mūsu jau iepriekš aprakstītie treknie miljoni apvienotajiem jaunajiem medijiem, un tagad pat vēl kaut kādi miljoni reģionālajiem medijiem. Tātad, kam ir dota nauda, tie gan jau arī atcerēsies un pieminēs ar labu vārdu, tad, kad būs jāsteigā balsis zvejojot. Te noteikti nāks atgādināt, ka, lai arī kā mūsu raidījums saucas, mēs neesam reģionālo mediju sarakstā. Mēs neesam nekādu mediju sarakstā. Jā, un patiesībā par to priecājamies šai situācijā. Bet, Mārci, es gribēju pajautāt tomēr atpakaļ. Tu sprūda neiešanu taisnoties pie apvienotā saraksta vai skaidrot, mēģina paskaidrot, ka tāda emocionāla, tāda rudens uzplaiksnījuma, viņiem negribās. Man tas nedaudz izstāsta pēc tā, ka cilvēki klusībā tomēr cer uz to, par ko mēs pagājušajā reizē runājām, ka varbūt tomēr tos progresīvos samainīs tajā valdībā pret apvienoto sarakstu, vai nav sajūta, ka briest, un ka tur tomēr tas var notikt, lai cik tas neticam būtu, un mums nebūs jādzīvo vesels gads vēl ar progresīviem valdībā. Viņam, kur nepaliks no Saeimas, bet, jā. Divi. Tātad, vai tev nešķiet, ka tomēr kad zem tās deķa kaut kas tur notiek, jo kaut kā var redzēt, ka kustās? Tā varētu būt, ka tas antagonisms tieši starp progresīvajiem un tieši starp apvienoto sarakstu ir augstāks nekā starp citiem spēkiem. Jo, piemēram, visā šajā kontekstā par opozīciju runājot, ko šai sakrā ir teikuši nacionāļi? Tāda vispār ir Saeimā. Kāds ir dzirdējis par viņiem kaut ko? Markam Tvenam pieraksta aforismu, ka vienai mātei bija 2 dēli. Viens kļuva par tālbraucēju kapteini, otrs par ASV viceprezidentu, un kopš tā laika ne par vienu no viņiem nekas vairs nav dzirdēts. Ja? Tur varētu būt vēl 3. Nacionālās apvienības frakcija, ja? Vai valde, vai vienalga kas. Par viņiem, viņiem tur ir pa kādam deputātam, kas pareizē tur drusku pasprēgā, bet kopumā kā organizācija viņa nav tajā kašķī iekšā. Tā varētu būt pietiekoši zīmīga lieta, un visa tā Kulberga vadītā komisija galu galā viss viņas spicums tā vai citādi ir savērsts pret progresīvajiem. Ja? Man jau gan šķiet, ka parlamentārās izmeklēšanas komisijas jau kopumā ar savu, kā tur tagad sauc, jēgpilnumu, nav izcēlušās arī iepriekš. Bet nerunā, Dzintri, par dažām no iepriekšējām izmeklēšanas komisijām mēs pat neko nedzirdējām. Tas, ka tur nav rezultāti, tas ir cits jautājums varbūt. Bet mēs pat nedzirdējām, ka viņš ņemās, bet šitas vismaz troksni taisa. Dzirdējām, beidziet, mēs esam aizmirsuši šitās ir. Dzintri, es vienreiz nolasīju sarakstu, viņu skaits ir 10. Tu vairāk kā 3. Es lasīju to sarakstu. Viņu skaits ir 10. Tu vairāk kā 3 nenosauks. Tiešām. Ir bijis par, kā tur bija tās pederastijas komisija un vēl tur bija. Tas ir baigi vēsturiski sen, bet arī nesenākos laikos ir bijuši, pa kurām nekas nav dzirdēts pēc tam. Par mierizlīgumu ar Latelekom pretvalstisko būtību. Jā. Bija komisija. Arī tas, jā. Tās, kurām ir reāla ietekme
novērota. Bija Latvenergo 3 miljoni vēsturiski, kas ir 90, kurais tur gads, ja? Un tagad šai izskatās, ka ir jūtama rezonanse. Skaidrs, ka mūsu tām komisijām nav nekādas izpildu teikšanas. Ja? Ja tā rezonance var būt arī gal galā vienkārši valdības nomaiņa. Jā. Daļas vismaz. Kaut vai tāda rezonance, tas jau var. Tādā vēl divas, tā viena ir, tas varbūt nav pārāk nopietni, bet nacionāļi, viņi varbūt domā, ka ir to, ko sauc par pelēko kardinālu, par kuru nekas nav dzirdams, bet kurš īstenībā visu vada. Tad viņi varētu vairāk spiest uz šo lomu. Tā. Bet tas otrs, man tomēr šķiet, ka līdz pilnvaru beigām šī valdība nenostrādās. Un, zini kā, viens ir, ka citi izsaka tev neusticību, bet otrs ir, ka ministrs pats ar lielu troksni demisionē, jo, lūk, viņš negrib un nevar vairs turpināt strādāt starp zagļiem, bandītiem un izlaupītājiem. Tur ir svarīgi, kurš nāk ar to ziņojumu pirmais, es domāju. Bet es esmu diezgan droši, ka līdz pilnvaru laika beigām tā valdība, tā kā piedodiet, atvainojiet, bet nesaturēsies kopā. Sliktāk nebūs. Interesantāk būs. Sliktāk nebūs. Gan drīz tieši tādu nosaukumu mēs esam iedevuši mūsu piekdienas tiešraidē. Cik slikti ir un vai kļūs labāk? Tas patiesībā ir tas pats, ko tikko Mārcis teica. Ir ļoti slikti un labāk arī diez vai būs. Bet tieši kā to jūs dzirdēsiet piekdienu tiešraidē, tie, kur klausīsies un būs pieslēgušies. Jums, kungi, paldies par piedalīšanos un klausītājiem paldies par klausīšanos un vēl vairāk jau iepriekš paldies tiem, kur iesūtīs jautājumus. Vēl dažas vietas atbildēm mums ir. Un jūs abus gaidu Rīgā. Tiksimies klātienē. Esiet tikpat pieklājīgi un disciplinēti, ierodieties saulaicīgi. Internets tagad ir labs, tiešreiz būs stabila, tā kā šitā valdība, un vispār būs baigi smalki, vai ne? Zinti, tu atradīsi zivis? Es ceru. Jā, nēģi arī tagad ir zivs pēc jaunākajiem uzstādījumiem, tā kā varētu būt, ka viens burciņš būs aktīvistiem, jā. Paldies, Zinti, par zivīm un par piedalīšanos, un Mārcis, ko tu atvedīsi? Sveicienus! Sauli. Rietumu vējus. Labi, sveicienus gaidīsim tev ar visiem sveicieniem. Paldies klausītājiem par pavadīto brīdī. Tiekamies jau piekdien un nākamajā nedēļā atkal. Visu gaišu! Atā! Atā!